tas, ko dari tu, cits nemaz neizturētu. Tā kā relax, tev nav konkurenti. Tikko man ir aizvadīts Itālijas komandējums, un es jau pieķeru pie domas, ka ļoti bieži es sev saku, Elīna, tālāk iesi būs vieglāk. Nu kā, kačājās pieredze, pelnīs vairāk naudu, un tu sev baro nemitīgi ar rītdienām, domādama, tad, kad es sasniegšu, tad, kad es sadabūšu, jeb piepildīšu savu mērķi sapni, tad 100 punkti tālāk būs vieglāk. Un tas it kā, man liekas, tāds muļķa mierinājums, kas ir ok, bet vai tas strādā ilgtermiņā? Īstenībā es sapratu vienu. Kad tālāk iesi, būs grūtāk, jo īstenībā tu nemaz nezini, uz ko tu esi parakstījies. Esot Itālijā, mēs tiešām, it kā mēs plus mīnus esam jau sasnieguši to līmeni, kad komandējumos mēs braucam nevis ar vecu mašīnu, kas ir īrēta, bet mēs braucam ar lidmašīnu. Mums, mēs varam garšīgas vakariņas pāriest, atļauties labus apartamentus, īriet labu kvalitatīvu mašīnu, un īstenībā tā vien liekas, tas ir tik prestiži, tik labi šādā formātā braukt uz komandējumiem. Bet agrāk kā tas bija, tā bija īrēta mašīna, kur tu nezini, viņa sagrabēs pa ceļam vai nē. Viņā noteikti nebija komforts. Mēs nenakšņojām apartamentos, bet nakšņojām mašīnā, lai iekonomētu naudas. Un tā vietā, lai aiziet pāriest vakariņas kādā labā, gaumīgā vietā, mēs taisījām boksiņus no mājām. Gaļiņas, ko es biju sataisījis, labākajā gadījumā mums bija kāds hotdogs no benzīna tanka. Un tajā brīdī es domāju, mēs esam uzsākuši šo biznesu, attīstīsimies, iesim tālāk un būs taču visai vien labāk un labāk. Bet mēs pat nezinājām, uz ko mēs īstenībā parakstamies. Jo tagad it kā ir klāt komforts, bet tajā pašā brīdī tas risks, ko tu uzņemies uz sevis, ir tik mežonīgi liels, kad brīžam tev paķerās panika īstenībā uz to, vai tu spēsi to pavilkt vai nē. Man atgādina, zini, kā tādu ezeru, kurā tu ej iekšā, un tev tad, kad ir ūdentiņš līdz ceļgaliem, tad īstenībā tu vēl kontrolē visu situāciju un viss ir brīnišķīgi. Tikko tu ej iekšā, tu jau jūti, kā saka, kā es jau lēnāk iet pa to ūdeni, jau grūtāk iet tos soļus, vai ne, bet visu augšu tev vēl ir ārā, tu vēl vari kustēties un kontrolēt situāciju. Tā 50 uz 50. Bet tad, kad tu ieej ūdenī jau pa ceļam līdz šejienē, vai ne līdz kaklam, tad tu jau saproti, īstenībā tu vairs nekontrolē situāciju. Ūdens viļņi tev vienkārši var aiznest vienā mirklī, un tev atliek tikai viens, vai peldēt, vai noslīgt. Un tā ir, manuprāt, arī uzņēmē darbībā, vai ir ikvienā tavā sapnī, kurā tu ej iekšā domādams, ka rītdienā būs labāk, bet es tev gribu pateikt, nē, būs sliktāk. Viena lieta, ko es arī vēl sapratu šajā braucienā, bija par to, ka īstenībā visa mana dzīve ir bijis par un ap to, kad es sūdos, cenšos atrast pērles. Un man tas īstenībā parādījās jau bērnībā, kad jau tajā laikā man nenormāli labi izdevās humpalās atrast pērlītes. Un vienmēr klases biedri nekad nespēja man nocēt par to, ka es šo lupatu esmu atradusi humpalās. Man pat ir bijušas meitenes, kuras ir gribējuši tieši ar mani doties uz humpalām cerībās, ka tieši es viņām atradīšu, jo viņas pašas iet iekšā un viņas nekad to neatrod. Arī mana tante gribēja vienmēr iet kopā ar mani uz humpīšiem, jo viņa zināja tieši ar tevi, es vienmēr atradīšu. Man likās jau tad, kad man ir talants, kuru Dievs droši vien bija manā sirdī ielicis, un es īstenībā jau kašājos un varēju pēc stundām nevis doties mācīties, bet vienkārši rakāties pa humpalām. Man pat tās lietas reizēm nebija vajadzīgas, vai pat īstenībā mammai nebija tik daudz naudas man kaut ko nopirkt, bet man bija tas āķis lūpā atrast. Vienkārši atrast. Tas nozīmē, ka Dievs visticamāk tavu talantu tev jau sen ir ielicis īstenībā tavā šūpulī. Tev var likties smieklīgi tas, ko es tev tagad saku, bet es tieši sev pieķēru pie domas, esot Itālijā, kas starp miljonus tūkstošiem lupatu čupām ražotājiem, modeļiem, es meklēju pērles un zini, ko es sapratu? Agrāk es tiešām slēpu, kur mēs braucam, kā mēs braucam, ko mēs meklējam, slēpu visas piegādes, birkas, man bija paniskas bailes, jo es tik ļoti neticēju sev, man tik ļoti likās, ka tas, ko mēs esam atraduši vai mēs esam izcīnījuši, ka tas ir ja kāds to uzzinās, viņš taču vienkārši būs copy-paste mums, un viņam sanāks, un zini, tās šausmīgās šaubas īstenībā sevī. Bet jo tālāk es eju, jo es īstenībā apzinos, cik tas ir grūti. Mēs varam būt milzīgās ražotnēs, kaut vai visi kopā, bet viens atradīs, vienam sanāks, otram nesanāks, un viņš neko neatradīs. Pat ja atradīs, viņš īstenībā varbūt nespēs to nemaz realizēt, pārdot, jo tas arī ir jāmāk. Un zini, šī pārliecība nāk
esot kopā ar Dievu, ka tu esi unikāla, tu esi tik nenormāli īpaša. Tas talants, kā tieši tu to izdari, tā nespēs neviens. Un man patikās, kā man viens uzņēmējs pateica, Elīna, un es to tev gribu šodien pateikt, jo tas mani tik ļoti stiprināja brīžam, ka man likās, ka es neesmu īpaša, kad tas, kā daru es, noteikti varētu izdarīt kā kāds cits. Ar ko es tieši atšķiros. Un tās nemitīgās šaubas ik pa laikam sevi, un es arī paskaidrošu, kāpēc es to saku. Ja? Tā viena frāze, Elīna, bet tā tava darba jauda. Tev pretī vajadzētu varbūt 7 cilvēkus, un it to varbūt viņi nespētu izdarīt to, ko tu spēj paveikt pa vienu dienu. Kā domā tavs prāts, cik tu esi darba spējīga, kā tu redzi lietas, cik daudz vairāk tu vari izdarīt. Un varbūt, Elīna, tavam amatam, ko tu dari ikdienā, vai tas, ko tu paspēj izdarīt mēnesī, būtu vajadzīgi 7 darbinieki. Ar reizēm mēs meklējam aizvietotāju sev, domādami, ka kā tu vari nemācēt, kā tu to vari neizdarīt, kā tu to vari nesaprast, kāpēc tev tas tik daudz laika aizņem. Vai kāds no jums ir kādreiz saskāries ar darbu deleģēšanu, tu brīnies vienkārši, ko tu vari muļāties, tas ir tik viegli izdarāms, un tad tu vienmēr pasaki, davai es pati izdarīšu. Tā tava jauda. Dievs tevī ir ielicis šo dāvanu. Viņš ir ielicis tevī šīs spējas, tāpēc nekad dzīvē nesalīdzini sevi ar nevienu citu, jo tas, kā tu redzi lietas, neviens cits to nespētu atkārtot. Un iemesls, kāpēc es pacēlu šo tēmu, ir tāpēc, ka mēs bijām Itālijā un mēs redzējām latviešus. Lai tu saprastu, agrāk tas varēja mani izsist tik ļoti ārā no sliedēm, ja tā nav pirmā reize. Man būtu tāda sajūta, ka vienkārši, ak, Dievs mūs šeit redz. Lai tu saprastu, tas ir, zini, kā tu esi vienkārši atmaskots kails. Man agrāk bija tāda sajūta, un sorry, ka es par to dalos tik atklāti, bet man varēja sabojāties visa diena, ja es kādā ražotnē satieku reāli mūsu latviešu saprot man pareizi, jo man bija tāda sajūta, ka tūlīt visi uzzinās, ka tas ir kaut kas tik ļoti slēpjams. Bet tagad par to tik brīvi ar jums dalos, jo es saprotu, ka man nav līdzīgu. Esmu Dieva unikāli radīta. Mēs varam atrasties vienā vietā, ar vienādām tām pašām drēbēm vai ar vienu to pašu talantu, ko mēs darām. Bet kāpēc vienam sanāk, otram nesanāk? Un manī bija tik drošības sajūta, jo es zināju, kāpēc šeit esmu. Es zināju, uz ko esmu spējīga, kāds ir Dieva talants manī. Un es īstenībā apzinājos, cik tas bija grūti. Jo viss nebeidzās tikai ar skaistu drēbi. Ja tev ir kāds konkurents, ja tev ir kāds, kas liekas, ka viņš tev elpo pakausī vai dara kaut ko līdzīgu, īstenībā tikai tu zini, ko tas īstenībā maksā. Tev nav nevienam līdzīgu. Un ja šis ir Dieva talants, ko viņš ir ielicis tavā sirdī, pucē viņu līdz perfekcionismam. Pucē viņu. Pucē, lai tu vienmēr esi labākā. Lai tu esi labākā tirgu, lai tu esi labākā rajonā, lai tas, kā tu dari lietas, tev nav neviena līdzīga. Un es vienkārši zināju, ko man paprasīja. Viss jau nav tikai par to, ka nopērc avio biļetes un aizlido uz Itāliju, uz Franciju, uz Ķīnu. Tam īstenībā nav, vai tu māki šo visu realizēt, vai tu mācies to visu pasniegt, vai tu mācies to visu pārdot, un vai tu spēsi izdarīt to tā, ka cits stāv rindā un grib tieši tevi un grib tieši no tevis. Un tas man ir paprasījis visus šos gadus. Un tas nav par augstprātību, bet tas ir par to apziņu, ka tev nav jābaidās konkurentu. Tev līdzīgu nav, tu esi unikāla, bet strādā pie tā, lai tu būtu ar katru reizi labāka. Un īstenībā katru reizi, kad mums parādījās savulaik citus gadus, kad man likās, ka mums ir konkurenti, man tas tā dzina uz priekšu. Man tas bija tāds, bet es izdarīšu vēl labāk, kur es vēl varu ieguldīties, kā es vēl varu labāk izdarīt savu darbu, kur man bija žēl naudas. Es tagad uz visu banku ieguldīšu, uztaisīšu fotosesijas, ieguldīšu projektos, es ieguldīšu uz apģērbu pasniegšanas, aizbraukšu uz ārzemēm bildēt. Es biju vienkārši, tas bija mans dzinulis. Man vienmēr patikās būt labākajai. Tā kā pucē savas ķēdes un apzinies, ka jo tālāk, jo grūtāk. Un tev līdzīga nav neviena. Un tā bija normālākā miera sajūta manā sirdī, kad es varu braukt, un man nav baiļu, man nav šaubu, un man nav, jo tiešām tie iepirkumi, ko mēs veicam, tagad viņi ir tiešām milzīgi. Tie ir tiešām milzīgi, un es varu noķert stresu ienākot savās noliktavās, bet es zinu,
ka es tam esmu radīta. Jo īstenībā pēc katra brauciena man ir tāds Dievs, ja tas ir no tevis. Ja tas ir no tevis, mēs atkal noriskējām, mēs atkal iepirkām pārāk daudz, milzīgi nauda ir ieguldīta. Es nezinu, varbūt tevi tas nemotivē, bet man ļoti. Un tu stāvi un tu domā, ok, lēmums ir pieņemts, tagad atliek tikai darīt. Dievs, ja tas ir no tevis, tu dosi man asu prātu, dosi man gudrību, es vienkārši iešu un darīšu. Un ja es daru lietas, kas zog man laiku, zog man enerģiju, šī visa sevis salīdzināšana kādu citu arī dzen, tas ir liekas nevajadzīgs laika tēriņš. Vienīgais, kamdēļ tu vari sevi salīdzināt, ir tikai, lai būtu vēl labāka sevis versija, un lai tavs uzņēmums, lai tavs talants, lai tava darbība vienmēr būtu augšgalā. Un īstenībā konkurenti tā ir ārkārtīgi laba vide, kurā tu vari augt. Nevis sev pārmest, bet tieši augt. Atceries, tālāk būs grūtāk, bet tur taču arī būs tā izaugsme.